Čau visiem! Dvēseles ziedu nometne, kārtējs video rullīts, un viņam bija principā plānots kaut kāds foršs peizāžs, bet te man ir tačkas viss kā īstā dzīvē, jo tu zini, cik populāri šodien mūsdienās ir izskaistināt savu dzīvi, izlikt tiktokā, ka mēs dzīvojam savādāk un labākā patiesībā mēs esam. Tāpēc būšu savās mājās ar tačkām. Es esmu pasākumu vadītājs, un katrā savā pasākumā apmēram 50–60% cilvēku es redzu, cik viņi ir skaisti, cik viņi ir brīnišķīgi, bet viņi ir tik nenormāli kautrīgi, klusi. Un ziniet, kas tas ir? Tas ir latvieša pelēkais, kautrīgais gēns, kas visos mūs ir. Un kāpēc viņš tāds radies ir? Atkal te ir vēsture, tas mūsu tautas stāsts. Mēs esam bijuši kalpi tik ļoti daudz kungiem. Un mēs kā tauta esam tikuši nodoti, jo mēs ielaidām savā zemē, uzticējāmies un tikām nodoti. Un te nu tas gēns mūsos katrā, pelēkais, kautrīgais latvietis. Mēs ejam cilvēkos, mums ir iespēja priecāties, runāties, izpausties, bet mēs kautrējamies bez gala. Kāpēc? Tāpēc, ka tāds mums tas gēns un mēs neko nevaram izdarīt. Bet ir ļoti daudz dažādas metodas, kā mēs varam strādāt, dažādām terapijām, metodēm un tā tālāk, bet man priekš jums ir kaut kas sarūpēts īpašs. Es, var sakot, ņemšu jūs savās rokās un parādīšu dažādas interesantas tehnikas, ko es kā tapdams par aktieri izmantoju, lai atvērtos, lai kļūtu drosmīgs uz skatuves un varētu izpaust savu talantu, savu gaismu. Un principā ieskicēšu pavisam vienkārši. Apskaties tagad uz sevi spogulī. Paskaties, cik tu esi skaists, cik tu esi brīnišķīgs, cik tu esi viedz savā gudrībā, savā dzīvē, cik daudz tu esi pieredzējis. Un ar to pilnībā pietiek, lai tu būtu pārliecināts un iznāktu tepatās priekšā uz skatuves un pastāstītu. Es esmu skaists, es esmu gudrs, es esmu viedz un es sevi ļoti mīlu. Un, protams, arī jūs. Mīļie, var sakot, mums būs baigi jautri. Tiekamies Dvēseles zieda nometnē. Čau!